Šobrīd runāt par šo pilnvērtīgu šo izglītības reformu ir ļoti grūti, jo visur, kā zināms, naudas nav. Bet skaidrs viens, ka tieši šobrīd, es domāju, ka tā ir mūsu partijas prioritāte arī tomēr lielāku uzmanību pievērst profesionālajai izglītībai. Tas ir Proptech skolas. Es atvainojos, ja drīkst, ja. Šī ir viena no problēmām, ja. Tad tomēr Proptech izglītība, tā ir profesionāla tehniskā izglītība, tas ir viens solis, ja, kas ir aizlaists. Tur ir vairāk iemesli, tur varbūt bija arī šīs profesionālās izglītības vadība, bija tāds viens kungs, no kura ļoti grūti bija vaļā tikt, viņš bija ļoti pareizs ierēdnis, kurš darīja savu darbu perfekti. Patiesībā viņš to nedarīja, bet izskatījās, ka dara, un no viņa vaļā tikt, nevarēja. Tagad ir nomainījusies vadība, un līdz ar to profesionāla izglītība, es ceru, ka iegūst citu telpu. Un tad, ja cilvēkam ir profesija jau kāda, tad iespējams, un es domāju, ka tas ir ideālais variants, viņš pastrādājot mazliet savā profesijā, pēc tam var saskatīt šo nākošo mērķi, kas varētu būt augstākās izglītības iegūta jau pēc praktisko iemaņu iegūšanas. Un tas ir tas produktīvākais, jo es pats arī tā esmu studējis un saku, ka tas ir daudz produktīvāk. Otrs, protams, ir šīs te kaut vai tāpat brīvā laika pavadīšana, kultūra, māksla. Šobrīd tas viss ir ļoti grūti, sports, vai ne, tas viss šobrīd ir ļoti grūts. Un jau finanses ir tik, cik viņas ir, un viņas būs tikai mazāk. Līdz ar to, ārpus izglītības procesa, ārpus darba, būs cilvēkiem vairāk pašiem jādomā par to, kā varētu teikt, pašnodarbināties. Es nedomāju, kad valsts būs spējīga nodrošināt jauniešus ar bezmaksas basēniem, treniņu zālēm, vispārējo. Tas varbūt kādreiz bija. Tas būtu ļoti labi, ja tas tā būtu, un to varētu uzskatīt arī par vienu no mērķiem, ar mūsu partijai tomēr domāt par šo, gan par ārpusskolas aktivitāšu kvalitāti, gan arī, protams, par vispār par brīvā laika kvalitatīvas pavadīšanas iespējām, lai nebūtu tas kārdinājums alkohols, cigaretes, narkotikas, viens vienīgs diskotēks, tas varētu arī. Tas vairāk, protams, attiecas uz lielākajām pilsētām laukos. Vispār šāda brīvā laika pavadīšanas iespēja praktiski nav, un tāpēc tur arī jauniešu nedrīkst nav. Un te ir tā runa par to harmonisku valsts attīstību, lai tomēr šīs minimālas kultūras un sporta pieejamība būtu visur, ne tikai Rīgā, kur varbūt ir pārsātinātība un cilvēkiem, tāpēc šķiet, ka nekā nav laukos tā. Tiešām nekā no tā visu nav. Un tur viens sporta zāle, uz novadu, tas ir kaut kas ir ļoti cienīts un gaidīts.